Sveika, Inta! Labdien! Sveika! Inta, ja tev būtu jāiepazīstina klausītājs ar sevi, ko tu teiktu, kas ir Inta Zaļkalna? Inta Zaļkalna ir pirmkārt sieviete labākajos gados, mamma, omīte, māksliniece, scenogrāfa, projektu vadītāja. Paralēli apmēram 30 gadus strādāju un interesējos par tēmām, kas veido dzīvi, cilvēkus, situācijas, karma, zemapziņa, DNS struktūra, radošuma aktivizācija. 30 gadu laikā esmu izveidojusi autoru programmu Dharmavei, un šis vārds atspoguļo nevis to, kas ir sanskritā karma, bet tie ir burti, pirmie burti no viss tā, ko es šajā programmā lieku. Tas ir dzīves alķīmijas radošā māksla. Un tas ceļš pienāca klāt, un tātad mēs patiesībā visu dzīvi mācamies no dzimšanas līdz pat beigām. 7 gadus iepriekš atpakaļ es sāku strādāt ar tēmu, ar kuru es nedomāju, ka es strādāšu, un šī tēma izmainīja, padziļināja visu to, ko es daru, un tas zināšanu un prakšu un informācijas apjoms kļuva tāds, ka radās Garīgo mācību akadēmija, jo man ir kursi, kas ir sagatavošanas, tas, ko es darīju līdz tiem pirms 7 gadiem, un tagad ir arī mēsteru mācības, ar kuriem mums tā informācija jau ir ļoti, ļoti dziļa par to, kas notiek, kādas ir blaknes visām mūsu domām, rīcībai. Tātad Inta Zaļkalna zina daudz, prot daudz, mīl mākslu un dzīvi. Tas arī tas galvenais. Nu, ļoti daudz garšīgi. Kā rakstīts arī tavā mājaslapā, tavās lekcijās tiek gūtas padziļinātas pamata zināšanas un prakses, kuras nosaka un veido cilvēka realitāti. Kā tu teiktu, Inta, vai šīs te prakses un zināšanas, vai tas nepieciešams visiem? Pilnīgi noteikti visiem tas nav nepieciešams, jo citu starpā, tad, kad mēs mācamies jau pirmo, kas ir pamats karmas mācība, es paralēli cilvēkiem mācu arī dažādas prakses, kuras viņi var izmantot ikdienā, lai viņi neveidotu to negatīvo karmu, jo ir skumji noskatījies, kad pie manis atnāk tādi fantastiski gudri cilvēki, un viņi, nezinot, rada sev problēmas nepārtraukti. Un tad es dodu tādas paralēlās prakses, un tur arī mums ir tāda sadaļa karmas, kastu likums, jā. Un tie, kas zina kastu likumu, tie saprot, kastu likums nekur nav pazudis. Viņš ir tas Franču revolūcija, viņi nedaudz sašķēdīja, un mums ir viss sajūtas, bet Indijā vēl tas arī ir tā darbojās. Bet lielākā daļa cilvēks ir tās zemākās kastes, kas nav ne labi, ne slikti. Tas vienkārši katrs cilvēks ir savā attīstības līmenī. Tas nenozīmē, ka, ja tev ir zemākā kaste, ka tu neesi cilvēks un tu esi kaut kas zemāks. Tas galīgi tā nav vienkārši. Tas parāda to, cik cilvēki ir zinoši dzīvē. Un, ja tu esi cilvēks, kas ir darba cilvēki, kas ir cienījami, godājami, teiksim, arī vēl zemākās kastes, viņiem šādas lietas pat nenāk prātā, un, protams, viņiem tas neinteresē. Un tādi cilvēki, tur arī tādas gradācijas, kas arī jāzina. Un tad reizēm pie manis atnāk tādi cilvēki, kas ir no tās it kā zemākās kastes, bet es atkārtoju, tas ir visu cieņu, jo mēs bez viņiem nevarētu vispār, pasauli nevarētu pastāvēt. Tad uz viņiem ir ļoti labi var redzēt to, cik grūti ir cilvēkam, kurš šī dzīvē ir šajā attīstības stāvoklī, viņš to nespēja sagremot, viņš to nespēja saprast, bet viņš to grib. Un reizēm, tad, kad man ir bijis ievadu nodarbības, kādreiz klātienē tas notika, tad man ir uzdevuši šo jautājumu, kāpēc man būtu jāmācās strādāt ar karmu. Es uzreiz atbildu, nevajag. Nevajag strādāt ar karmu, ja tev viss apmierina. Gan darbs, gan dzīve, gan attiecības, gan naudas stāvoklis. Tev noteikti nevajag
strādāt un mācīties, tu vari dzīvot un baudīt savu dzīvi. Bet, ja tev kaut kas sāk nepatikt, kaut kas sāk neapmierināt, nu tad gan cita varianta nav. Bet jāstrādā visiem noteikti. Nē, nevajag. Un, teiksim, vēl tad, kad pie manis atnāk cilvēks, nu, kādreiz strādāja individuāli, tagad man vienkārši laiks, nu, nav laika tam, bet reizēm bija tā, kad es cilvēkam izstāstu visas blaknes, kas viņu sagaida, tad, kad viņš sāks strādāt ar karmu, jo patiesībā tajā mirklī, kad cilvēks uz to parakstās, viņš uzņemās atbildību par to, kas notiek viņa dzīvē. Un ne visi to spēj. Un reizēm man ir bijis tā, kad cilvēks, sevišķi vīrieši, kad viņi saka, tu negribi, lai es pie tevis nāku mācīties. Es saku, es gribu, tikai es gribu, lai ir rezultāts. Es gribu, lai tu saproti, ko tas nozīmē, cik dziļi mēs ejam. Tā. Ko cilvēki meklē, kad viņi ierodas pie tevis? Tātad es dzirdu karma, gribu saprast, kas notiek manā dzīvē, apmēram tāds virziens, vai ir kaut kas vēl? Ko cilvēki meklē? Nu, cilvēki ir dažādi. Ir cilvēki, jauni cilvēki, tas priecē visvairāk, ir ļoti daudz jauni, un ir gan vīrieši, gan sievietes, kuri ir sapratuši, ka ir kaut kas vairāk nekā tas, kas ir ikdienā. Viņi grib izprast to. Jā. Ir cilvēki, kuri sameklē mani gan no ārzemēm, es pat nezinu, kā viņi mani sameklē, kad jau ūdens smeļās un kad viņi jau ir praktiski nogrimuši. Ir cilvēki, kuri arī saprot vienkārši, ka viņiem kaut kas nepatīk vairs, un nu, pārsvarā man atrod no cilvēka. Jā, teiksim, informācija jau viņa jau kaut kā Uzvārdu veidā. Nu, kaut kā tā, jā. Tā ka dažādi iemesli, kāpēc pie manis atnāk. Bet vienu uzreiz es varu pateikt cilvēki, kas tiešām ir atnākuši un dara visu to, ko es viņiem varu dot, un es viņiem varu dot daudz. Man reizēm pat sametās pašai bail no sevis, cik daudz es zinu, un viņi iesprūst pie manis. Viņi iesprūst uz gadiem. Man ir pat grupas, kuras beidz vienu kursu un tad nāk uz nākamo aiziet pilnīgi visus. Taču, ja nebūtu rezultāts, ja tas nestrādātu, cilvēki jau nav muļķi. Viņi jau nenāktu, netērētu laiku un nemaksātu naudu, ja tas nedarbotos. Un tēmas, kādi cilvēki, teiksim, ko grib risināt, principā jau tās ir apzinātas. Noteikti varu, negribu teikt viens un tas pats, bet tas varētu atkārtoties attiecības, veselība, nauda, materiālā labklājība, kāda garīguma meklējums, augstāka mērķa, tā apmēram, vai kaut kas ir arī tāds konkrētāks un savādāk? Principā cilvēki nāk ar konkrētām tiešām tēmām, bet ir tādi, kas arī piesakās un sāk ar to, ko viņi grib, teiksim, enerģijas balansēšanu. To cilvēki saprot, un viņiem liekas, ka ar to ir jāsāk, jo tas ir saprotams. Teiksim, biznesa cilvēki, kas mani atrod, viņiem, protams, ir aktuāls, kāpēc man ir bizness, kāpēc man nauda nenāk tā, kā vajadzētu, un kāpēc man nav šis gandarījums, ja man ir it kā viss ir, bet, atsteņas ir skumjas un nav tā prieka sajūta. Un tad viņi it kā nāk uz to naudas mācību, jo tā ir senākā pasaule, tā vispār tika slēpta apzināti no cilvēkiem, un to vispār nedrīkst dot tā, lai bērni tiek sevišķi pusauģi, jo tā ir mācība, ka tā ir akupunktūra, kur mums ir naudas punkti ķermenī, un viņi atnāk uz šo konkrēto, bet pēc pirmajām 2 nodarbībām, ja viņi tomēr izvēlās naudas mācību, viņi tomēr atsakās no tā un sāk ar karmu, jo karmas mācība tas ir pamats, kādēļ dvēseli vispār atgriežās šeit uz zemes, jo gan jau jūs esat dzirdējuši, ka tas ir daudzas reizes, un tās ir pilnīgas muļķības, tās 12 reinkarnācijas, kas saka, ka 12 tas ir, tad jau būs meistars. Nav tur augšā tādu instanci, kas teiks, tev Anniņa, ir šīs 12 reinkarnācijas, tas un tas, Pēterim būs tas. Dacīte saka, es negribu šitās 12, es gribu tās, kas Annai ir. Nav tā, dvēselē ir jāizdzīvo pilnīgi viss tas, ko mēs varam izdzīvot uz planētas Zemi. Un tāpēc tās šīs lietas ir tādas, ka
jo vairāk mācās, jo vairāk gribās zināt. Un es aizmirsu, kas bija jautājums sākumā. bet Inta, tu pieskāries vairāk kārt jau šiem terminam, ja to tā var saukt, karma. Un tie ir ļoti daudz dzirdēts, kā par to, varbūt par ausu galam kādam vairāk, bet kā tu izskaidrotu, kas ir karma tiem cilvēkiem, kur gribētu saprast, ko mēs šobrīd runājam, un arī kāpēc ir tik svarīgi izprast šos karmas likumus? Redziet tā, kopš es tos 7 gadus skatos un strādāju ar tēmām, ar kurām es nedomāju, tā ir tā, teiksim tā, uz zemes vienmēr ir dualitāte, ir gan labais, gan sliktais. Mūsu senči ļoti lieliski zināja, ka ir šis te sliktais, viņi veica rituālus, viņi strādāja. Dažādu iemeslu dēļ tas viss pamazām tika tā, pie tā nepieskārās, un ļoti daudz cilvēku uzskatīja, ka pietiek, ja mēs piedodam, ja mēs ejam, dziedam, daram, ka tā karma mistiskā, briesmīgā, par kuru informācija tika apzināti tā, slēpta un tā tendenciozi pasniegta. Cilvēki, no karmas baidās, ja, šī visa ietekmē, un tāpēc tās bailes un neziņa rada šo nedrošību un to distanci, ka es labāk par karmu nerunāšu, ka tik es kaut ko neaktivizēju. Un tās ir vislielākās muļķības, jo karma ir atslēga uz bagātu, laimīgu, sakārtotu dzīvi. Karma ir mācības. Karmas mācības ir dzīves mācības, kuru rezultātā cilvēks iemācās nedarīt otram pāri. Cilvēks saprot visuma likumus. Cilvēks saprot to, kas notiks, ja tu darīsi citam pāri, un tā tad viņš kļūst gudrāks. Tur nav neviena bailīga punkta, jo tā ir mācība, dvēseles mācība. Un dvēsele atgriežās šīs entās reizes tikai šī iemesla dēļ, lai izietu šīs karmiskās mācības. Kur tur ir bailes, tāpēc, ka tās tika apzināti radītas, jo par šīm lietām nedrīkst nerunāt. Un es esmu bezgalīgi laimīga, ka es pirms 7 gadiem biju spiesta pievērsties šai tēmai, jo visas prakses, kuras es jau zināju no galvas, man pirmkārt bija ļoti interesanti, un tur tas jau arī viss ir saistīts ar karmu. Un tāpēc, lai mēs varētu labāk saprast visu un labāk, lai izprastu un galvenais, lai iemācītos sadzīvot, jo pasaule ir burvīga ar visu to, ka viņa ir šis te diena, nakts, labs, slikts. Tas taču ir burvīga, to ir jāzina, jāredz tie cilvēki, kas tā dara. Viņi ir tādi paši kā mēs. Un tā arī ir karma, kad mēs satiekam tādus cilvēkus. Bet ja mēs, protams, ar karmu strādāt, tad mēs to atstrādājam, jo darbs ar karmu ir ieraudzīt, kad ir problēma sākusies, noņemt emociju, un tad var veikt šo piedošanas praksi. Un tādā veidā mēs strādājam ar sevi. Un tāpēc no karmas tur nav neviena iemesla. Vienīgais ir, es saprotu cilvēks, jo ir arī pozitīvā karma, par kuru cilvēki pat nezina. Bet viņi darbojas tieši pēc tādiem pat likumiem. Bet tā negatīvā tas ir nekorekti. Jo tas ir negatīvi, tāpēc, ka mums sāp, jo cilvēku jau var patiesībā piedabūt mācīties tikai tad, kad viņš vairs nezina, ko darīt. Ir, protams, citi, kam tas patīk, un viņi grib to noskaidrot, bet lielais vairums jau, kā jau teicu, mani sameklē arī tad, kad jau ūdens jau ir pāri, jo tu vairs nezini, ko darīt. Bet, tātad karma ir mācības. Es varbūt tu mani papildini savā skatījumā. Man karma, ko es mācījos, saistās ar cēloņu seku, likumsakarības. Tātad tā, kā es domāšu, runāšu, darīšu, tas ir kā es izstaroju pasaulē sevi. Teiksim tā pasauli man atsaucas, bet būs tie notikumi, pozitīvi, negatīvi, to mēs pieliekam attieksmi klāt. Viņi ir neitrāli, viņi notiek. Un tā ir tā cēloņa seku likumsakarība. Saki, vai tev ir ko papildināt šajā skatījumā? Tā ir cēloņa seku šis te likums. Tas ir tieši tā, kā tu to arī teici, un tā tas arī darbojās. Patiesībā ir tas ir viens no 12 pamata likumiem, kas ir, kuri pastāsta, kas ir karma. Jā.
Tātad tas ir viens no pašiem galvenajiem, un tas ir jāņem vērā. Un ja cilvēki saprastu, cik tas ir vienkārši darīt šīs labās lietas, domāt šīs labās lietas, tad viņa dzīve būtu daudz citādāka, bet ir tāda nianse, kā jau es teicu, dvēsele caur šo sāpīgo pieredzi mācās, attīstās un kļūst gudrāk. Un tāpēc pat tādiem svētajiem un tādiem, kuriem liekas, ka viss ir kārtībā, arī viņiem ir situācijas, kuras vienkārši ir jāatstrādā. Tu nevari karmu ignorēt, tu nevari pacelties virs karmas. Ja tā ir mācība, tad man ir jāsaprot, ka katrs notikums, katrs negatīvā kaut kāda rīcība, ja cilvēks atnāk un tev pasaka sliktas lietas vai izdara sliktas lietas, tu, protams, pirmā reakcija ir nepatīkama, sāpīga varbūt, bet ja tu saproti, kā veidojās situācijas, tad tu sapratīsi, un tu nesāksi ar viņu oponēt, un tu nesāksi viņam tur runāt pretīm, bet tu paklusēsi un aizies mājās un uzdos elementāru jautājumu, kāda karma man jāsaprot, ka tas Pēteris atnāca pie manis un šitā man izdarīja. Nevis es dusmojos, bet es cenšos saprast, ar ko es viņu esmu piesaukusi, jo mūsu dzīvē notiek viss tas, ko mēs paši veidojam. Ja tas Pēterim jāatnāk, tad es Pēteri piesaucu. Atbildība ir uz mani. Tas nav vaina vai sods, bet atbildība. Es kaut ko neesmu sapratusi. Un reizēm cilvēki, kas pie manis mācās, un viņi nesaprot, kāpēc mācoties un jau mainoties, viņiem tomēr notiek šīs sliktās lietas. Jā, jo, kā tad tā? Es tagad daru labas lietas, bet man ir slikti. Redziet, viss tas, kas mums tagad notiek, tas ir pagātnes sastrādātās lietas, un viņas jau nekur nepazūd. Tas, ka tu tagad mācies, tas nenozīmē, ka tu viņas anulē, tev ar viņām jāstrādā. Un vienīgi šīs mācības ir unikālas ar to, ka cilvēki, kas sāk mācīties, un ja viņi tiešām dara visu to, kas jādara, un es paskaidroju visu no A līdz Z, jo tajā brīdī, kad kaut kāds nesaprotamais komponents ir, tad praksa nestrādās. Cilvēkam ir jāsaprot, kāpēc viņš to dara, kas tur notiek, kādas enerģijas iedarbina. Ir jāsaprot pilnīgi viss, un viņi sāk mainīties, un reizēm ir tā beidzās karmas kurs, un cilvēks saka, ko, man taču vēl tur tas un tas un tas. Es saku, mīļiet, jūs taču mācaties tagad. Tas, ka jums jau mainās, tas jau ir super, jo es nezinu citas mācības, kur tik ļoti ātri ir rezultāts cilvēkiem, kas strādā. Tā kā, viss. Proti nevis mainīt pasauli, bet mainīt sevi, un mainot sevi mainīsies vibrācija, mainīsies vide, un starojums tālāk, un pasauli atsauksies savādāk. Tāpēc pamainās tas vienas. Jā, protams, bet redziet, kā ir reizēm jau tā dzīve nav tik rožaina, kā mums gribētos, un reizēm ir tā, ka tev dzīve atņem pilnīgi visu. Tu to nevar paredzēt. Tā mēs gribam mainīt, bet lai man viss paliek tā kā ir. Tieši tā. Visbiežāk nebūs. Tā nenotiek. Par laimi tas nav tāds ierastais, bet, man ir ļoti viegli strādāt, jo es zinu, ko var izdarīt, strādājot tikai un vienīgi ar enerģijām, jo manā ģimenē bija tā, ka man atņēma visu, man gan nogalināja vīru, un viss kredītu jūgs uzkrita uz mani, un arī no darba tajā gadā mani atlaida, man bija tāda pīķa stunda. Tajā brīdī, ja man kāds teiktu, mīļā, tas viss ir uz labu, tad, protams, es to nepieņēmu. Protams, tādās situācijās ir jāizsāp, bet man jau neviens nepalīdzēja, bet es nepadevos, nenogrimu, un rezultātā es ne tikai sevi izvilku ārā no tā visu, kur viss teica, nevar šitā neko nevar darīt pilnīgi. Es esmu atpakaļ, un es jau neskaitu, cik tūkstoši cilvēki jau pie manis ir mācījušies. Ne visi viņi turpina mācīties, jo ir reizēm, kad kamēr cilvēki ir tādā, viņiem ir ar ko runāt, viņi ir grupās, jā, viņiem ir vieglāk, un tad, kad viņi paliek vieni, reizēm tā apkārtējie, kas nezina šīs lietas, varbūt vēl kā atpakaļ, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas jau ir mainījuši, un liela daļa no tiem ir, kuriem arī ir tādi liktenīgie pavērsieni, kur liekas, ka nevar izdarīt neko. Var, visu var. Pilnīgi visu var. 3 punktus nevar izmainīt, strādājot ar karmu. Pirmkārt, ja tu esi piedzimis šī dzīvē kā vīrietis vai sieviete,
Nu, tu vienalga, jā, tu nevari vienalga, vai tu tur piešuvi kaut ko vai nogriezi vienalga, vai ko tu dari, tu esi tas, kas tu esi. Otrā nianse ir dvēseles skatiens. Nu, jūs tagad skatāties uz katram no jums, es acis neredzu, bet dvēsele, šis skatiens, tas, kas nāk no iekšpuses, viņš jau saglabājās. Un, teiksim, tad, kad tu strādā ar karmu, tas ir viens no veidiem, varbūt viens no veidiem, kā sevi var atpazīt, jo tad, kad mēs skatāmies, tur jau mēs esam gan mainam, gan dzimumu, gan visu kaut ko. Un trešais ir tas miršanas laiks un veids, tas arī ir noteikts, bet tur ir 7%, kad var cilvēks būt neīstajā vietā un laikā, iekrist karmiskajās lamatās tādās un var aiziet ne tajā laikā, ne tajā vietā. Bet, nu, tur parasti, ja tas tā ir lemts, tā arī ir tātad karma, un, teiksim, nekad neviens cilvēks nebūs tur, kur viņam nav jābūt. Jā, teiksim, kaut vai tad, kad es vēl strādāju televīzijā, tad, kad nogrimā Estonija, tad mūsu kolēģi arī, viņai bija jau sen jau bija nopirkusi, norezervējusi jau visus atpūtu, jo televīzijas darbiniekiem ir grūti izlauties, jā, tur viņiem vienmēr ir ko darīt, un tad viņi jau braucot projām atvadījās priecīgi, un nākamajā rītā viņi atnāk, un mēs skatāmies, mēs taču atvadījāmies, viņai jābūt jau tur kaut kur siltajās zemēs. Viņa dusmīga, bet pēc tam viņa gandrīz ar sirdi uz slimnīcā nokļuva, jo nogrima Estonija, un viņai, kas bija viņas bērns, nepaspēja no treniņa dušā kaut kādas ziepes meklēja, un viņa nokavēja to reizi, un dusmīgi bija līdz. Bet, nu, redz, pēc tam, kad uzzināja, kas notika ar Estoniju, tad vairs tā nebija. Un jebkurā situācijā, kas mums ir pasaulē, kur tie pīķa stundas, kad sabrūka ēkas, tur nekad nebūs neviens tas, kam tur nav jābūt. Jā. Bet ir tie 7%, kas, kad, teiksim, tu esi tur, kur tev nevajag būt. Konkrēts gadījums man bija, es varu pateikt, man bija viens vīrietis, kas pētīja šīs visas sakarības, viņš bija inženieris, bet viņš pētīja, vai tiešām visi cilvēki aiziet pēc, kā viņiem, teiksim, horoskopos, kur viņi tur skatās, es nezinu. Un tad izrādās, ka pasaulē ir daudz tādu cilvēku, kas šo pēta, un tad viņu tāds kopējais secinājums bija, ka tai 7% tomēr var aiziet citā laikā. Un viņiem bija konkrēts piemērs, kad ir, teiksim, cilvēks, kurš ir nopircis arī visu jau rezervējis Dubajā, visu ar savu draudzeni, un pienāk tas laiks, kad ir jābrauc projām, draudzene saslims tā, ka viņi nevar braukt, un viņš cenšas pierunāt draugu, kurš jau teica, ka viņam nav laika, un viņam tiešām nebija laika, bet, beigās tas draugs pierunāja, un tad, tur ir nauda, un pa brīvi, ja tev piedāvā aizbraukt, tā tad ieslēdzās karmiskā drusku skopums, ieslēdzās, ne jau vienmēr piedāvā, kaut arī nauda ir tev tādu iespēju. Abi divi gāja bojā. Tad draudzene jau, viņai nav tur jābūt, un viņa saslima. Viņam it kā arī nebija jābūt, bet viņš piekrita tam, ka ir pa brīvu. Tās ir tās nianses, ka tur parasti ir tomēr karma ir iesaistīta, jo kaut kas tur aiziet tā kā īsti nevajadzētu. Bet, jā. Bet šis uzreiz, man šķiet, daudz jau nebūs uzreiz tas jautājums. Ļoti daudz tiek runāts par to, ka mēs paši veidojam savu dzīvi un ir jāuzņemās tā atbildība, vai ne, ka mēs varam mainīt pilnībā savu dzīvi. Un tajā pašā laikā ir šī karma, un tad rodas tas jautājums, tu jau atbildēji, ka mēs nekad neesam, ka mēs esam vienmēr tajā vietā un laikā, kur mums ir jābūt, un neesam, kur mums nav jābūt, izņemot tur tie daži procenti. Bet vai ir tāda, vai mēs varam tā teikt, ka kādam tomēr ir tāda sliktāka karma dzīvē un kādam, tās mācības būs daudz vairāk. Un tad sanāk tas jautājums tāds, vai tiešām mēs varam paši visu mainīt, vai tomēr ir tās kaut kādas mācības stundas un tās karmiskās mācības, kas mums dzīvē
būs varbūt vairāk nekā citiem, un tas liktenis būs tāds smagāks, un tad rodas tas jautājums, cik mēs varam paši to mainīt un ietekmēt, vai tomēr mums jau ir kaut kas paredzēts tik daudz, un mēs to nevaram ietekmēt. Labs jautājums. Nu, teiksim tā ir vislielākā kļūda un vislielākā aplamība, kā cilvēki, mums tā māca, un cilvēki domā, ka katrs cilvēks ir savas dzīves veidotājs. Tajā mirklī, kad mēs karmas mācībā runājam par instrumentiem, ar kuriem mēs strādāsim, lai, ar informāciju, kas notiek, jo cilvēkam tiešām ir jāsaprot tas viss. Mēs runājam par pārliecību līmeņiem. Cilvēki domā, ka viņi dzīvo atbilstoši savām pārliecībām. Tātad es uzskatu, ka tas ir tā, un es tā dzīvoju. Un tās ir vislielākās ilūzijas, jo tad, kad tajā mirklī, kad mēs izrunājam tēmu, kur glabājās šie 4 pārliecību līmeņi, tad cilvēks tā sēž, un es jau redzu pēc viņu skatieniem, ka izrādās ārprāts. Izrādās tiešām, es pat nezinu, kas ir mana dzīve, jo tur ir gan vecāki, gan dzimta, gan sabiedrība, un tas, kur tu esi, tas ir pazudis kaut kur, un tam ir objektīvs iemesls. Atbildot par to slikto karmu, kad kaut kas notiek. Ja? Nu, redziet, karmas mācība nav manis izdomāta. Karmas mācība nāk no sūfijiem. Sūfiji jau bija tie pamatlicēji, kuri pirmie strādāja uz to, lai cilvēks kļūtu zinošs, laimīgs, veiksmīgs. Viņiem vienīgais templis bija viņu fiziskais ķermenis. Ja? Un visas šīs mācības, karmas mācība arī no turienes nāk. Un tātad, atbildot par to slikto brīdi dzīvē, kas var būt. Nu, redziet, tam ir domāta karmas mācība. Tu strādājot ar karmu, vari izmainīt situāciju. Tu nevari, teiksim tā, skaidrāk, lai būtu. Tad, kad cilvēka dvēsele dzimst, viņai ir viss saplānots, jo tajā brīdī, kad dvēsele atrodas 4. aizsības dimensijā, tas nav mans izdomās to jūs, tas jau ir senskā pasaule, kas strādā ar šīm lietām. Tātad dvēsele visu izvēlās skrupulozi, kas notiek viņa dzīvē. Un tātad, ja dvēsele kaut kādu iemeslu dēļ ir izvēlējusies iekrist bedrē, no kuras var iznākt viņš ārā, var neiznākt, tātad reāli skarba tāda mācība. Bet tā ir mācība, tur augšā nav slikta dzīve, tur ir pamatīgas mācības. Un tātad, ja dvēsele to ir izvēlējusies, tātad viņa ir gana sena, gana gudra, gana vieda. Un kas notiek? Ja cilvēks nestrādā ar sevi, viņš iekritīs tajā bedrē, tad lien kā ir. Bet ja viņš strādā ar karmu, tad viņš to bedri nevar likvidēt. Bet viņš var strādājot, viņu uztaisīt par tādu peļķi, jeb arī viņai viņš var pārlikt pāri. Tātad to var mainīt, un tad ir situācija citāda. Tā ka nekas nav neiespējams. Tad man uzreiz šķiet, ka tādā gadījumā tā dvēsele arī ir izvēlējusies, ka viņa, piemēram, meklēs intu un ies un izpratīs tos karmas likumus, un varbūt tas arī ir viens no tādiem uzdevumiem to izprast, vai ne? Meklēs intu, tas nemaz nav tik tāds dīvains teikums, jo es jau vairs sen nebrīnos, man šīs situācijas, kad mani meklē un es naktī guļu. Es guļu un es esmu laimīga, kad es varu atpūsties, bet man nevienreiz ir bijis tā, ka naktī redz mani pilnīgi sveši cilvēki. Pirmajā reizē kad strādāju centrā vēl vienā, un man zvana, un cilvēki nesaprot, kā pateikt šādu ziņu. Viņas ir sameklējusi sieviete, kurā ir gulējusi, viņa nakts laikā 4 viņai, ko tur viņa sapņoja, viņa piecēlusies, pierakstījuši 4 Inta Zaļkalna, aizgājusi gulēt, un no rīta zvana, kas ir Inta Zaļkalna, un tā viņa atnāca caur centru pie manis, un man ļoti bieži ir tā, ka mani redz sapņos, tad es vienīgais saku, es ceru, ka es tur uzvedos pieklājīgi, kad es vismaz nerunāju kaut kādas muļķības, bet, jā, protams, ir jāmeklē skolotāji, un arī par to mēs runājam. Tad, kad cilvēki jau pie manis ir drusku jau tā, jau ir gana gudri, tad es viņiem arī iedodu tādu tekstu vienu, kas ir pa visu pasauli, viņš ir kaut kā, es pat nezinu, no kurienes viņš man atnāca, un tur ir tādi 10 attīstības posmi, un tad es viņiem šos posmus nolasu, ja grib, es viņiem viņus aizsūtu,
jo tu vari redzēt, kurajā attīstības posmā tu patreiz esi, jo viņi tiešām, ir es nezinu, no kurienes viņi ir radušies, bet ir ļoti labi zināt, jo tad, kad cilvēks jau ir sasniedzis zināmu tādu attīstības līmeni, viņam pēkšņi viss var it kā apgriezties, un viņam liekas, kas notiek. Viss taču jau bija labi, bet viņam ir pēkšņi problēmas, un pēkšņi ir visādas tādas lietas. Tad, kad viņš izlasa, kas tas ir, un viņš saprot, ka tāda situācija būs, un tādā veidā arī mums ir jāmācās, tad viņš par to neuztraucās, un viņš izdara secinājumus, un arī to viņš izmaina. Ja viņš to nezina, tad viņš var no tām emocijām, kā tad tā ir, ka man atkal viss ir slikti, viņš var atkrist atpakaļ drusciņi. Tā, ka mūs māca nepārtraukti. Es pieļauju, ka tā apziņas līmenis droši vien aug, jo arī pārbaudījumi. Protams. Smagāk iespējams. Labi, tad tu tagad padalījies, kā tevi uzmeklēja, pieņemsim, šis arī viens gadījums, kā tev ir sieviete, ļoti interesanti, bet kas, teiksim, būtu jautājums, kas tevi pamudināja cilvēki, notikumi kļūt par mentori? Kas ir tavs gājums? Mazliet pieskāries notikumiem, nebūtu ne rožainiem, kas liek mums vispār attīstību veicina, manuprāt, nebūtu ne rožainie notikumi, bet smagie notikumi, kas liek laimi mēs gribam baudīt, bet tad, kad mums ir slikti, mēs meklējam, kā no tā tikt ārā. Bet atgriežoties pie jautājuma, kādi ir tie notikumi cilvēki, kas tevi pamudināja doties šajā virzienā, kas ir skolotājs, mentors citiem? Tad, kad pie manis atnāk cilvēki, to ļoti lieliski var redzēt, pie manis atnāk pieauguši cilvēki, kuram ir iekšā šis skolotāja gēns. Ir nāk tādi cilvēki, kas grib sakārtot savu dzīvi, un tas ir visu cienījami, un tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs, bet ir tādi, kuri tu zini, ka tev būs jāstrādā ar citiem cilvēkiem. To var ļoti labi redzēt. Kā man tas, un viņi tādi arī piedzimst, jo, teiksim, no bērnības es sevi atceros, man vienmēr ir patikušas konkrētas, man bija savs koks, man bija savs tornis Rīgā, man patika visas šīs lietas. Un es arī jau strādājot televīzijā, tajā laikā vispār bija tā, kad kārma, zemapziņa, tu vispār saproti, ielīdīsi zemapziņā, kā tu tiksi ārā. Un baidīja ļoti, jo tas bija tajā laikā vispār neko tādu nedarīja. Bet man tas patika, un man tas aizrāva, un tad es, protams, tādā hobija līmenī, tas ceļš jau, bija man viens cilvēks, kas man arī palīdzēja vispār saprast, ko es varu, bet, tā dzīve pati kaut kā virzīja uz priekšu, un man tas interesēja, un es gāju, un tajā laikā arī lasīju, ko es varēju. Es tagad lieku kopā grāmatu, kuru es sen esmu apsolījis. Tad man bija ļoti interesanti. Šis ceļš patiesībā ir interesants, bet es tagad viņu nestāstīšu, jo man bija interesanti aiziet pašai apskatīties, kā es līdz tam nonācu, jo reizēm paskatoties to, kas manā dzīvē noticis, ja es tā nebūtu tad es tā domātu, nopietni, šitā var būt, nevar tā būt, kas ir noticis. Tā ka man jau tā dzīve kaut kā visu laiku ir tā virzījusi, un man tas ir paticis. Bet, protams, pēc savām mācībām, kas bija, tad jau citu variantu nebija, jo, es varu pateikt, kas bija tāds cilvēks, kas man lika sākt atkal strādāt ar sevi, ne ar citiem cilvēkiem. Jo tad, kad man notika tas, kas notika, tad, protams, es arī meklēju atbildes, un es gāju arī, bija cilvēki, kas ar karmu strādāja, un visi kā viens ierauga, saproti un staigā, viss ir kārtībā. Es tajā brīdī likās, sapratu, kāpēc man tas ir, bet tā sāpe jau nepāriet. Tas ir tikai pusceļš, mums ir jāiet tālāk, mums tā emocija jānoņem. Ar to jau nekur nemācīja. Un tad es staigāju visur, kur es vien varēju. Jā. Naudas man nebija, bet cik es varēju, cik man bērni iedeva, jo man arī no darba atlaida tajā laikā. Tad es gāju, meklēju atbildes, un tas pagāja kādi gadi, 3, 4. Un tad es pēkšņi iegāju savā istabā un uz grīdas atradu vienu tādu kladīti. Es domāju, man neviens neiet istabā, no kurienes viņa uzradusies, un es ieraudzīju tur tādus
kaut kādi pāris teikumi, vārdi, tādi teikumi, un tad es sapratu, ka es meklēju atbildes visur, izrādās, ka atbildes jau ir man pašai zināmas. Un man bija pirmā skolotāja, kuras, tur arī interesants stāsts par šo tēmu, bet es sāku atcerēties un sāku drukāt un rakstīt, un man bērni prasa, ko tu raksti? Es saku, es nezinu. Un tad es sāku strādāt un sāku pamazām visu arī sevi vilkt ārā, un tad es satiku vienu sievieti, ar kuru es biju staigājusi, meklējama atbildes. Un, laikam, tas mans izskats bija tik ļoti mainījies, ka viņa man neatstājās, un viņa teica, saki, ko tu esi darījusi, jo es arī tā gribu, jo viņa ir strādājusi 28 gadus un meklējusi atbildes, viņa ir pārprogrammējusi savu dzīvi, un ko tik viss viņa nebija darījusi, un viņai nav rezultāta. Un pēkšņi viņa ierauga mani, viņa redzēja, kāda es biju un kāda es tad biju. Un tad viņa man pierunāja, tad es sāku atkal ar cilvēkiem strādāt, un tad tas tā aizgāja tur jau vairs tu nevari apstāties, jo tevi sameklē, un ja tas būtu kaut kā, kad nedarbojās, vai tas ir kaut kas manis izdomāts, tas nav, un tāpēc tā informācija jau aiziet. Tas izklausās pēc tāda kārtīga dvēseles uzdevuma, kas ir paredzēts. Tu pieminēji, un arī ir tāds teiciens, visas atbildes jau ir tevī. Kādēļ tev šķiet, kāpēc cilvēkiem ir tik grūti sevi sadzirdēt un uzticēties tam? Jo bieži vien jau mēs kaut kur iekšā dzirdam to balstiņu un liekas, nē, tas tik tā, es aiziešu labāk visur citur pasaulē, un tad tomēr uzzināšu to pašu, ko jau zināju. Redziet, šeit nostrādā ļoti elementārā cilvēka fizioloģija. Katram cilvēkam apkārt ir viņa enerģētiskais lauks. Cilvēki vispār nezina un nesaprot to, kas vispār cilvēks ir pēc savas būtības. Viņiem liekas tas fiziskais ķermenis, tā ir tā realitāte, tā ir patiesība. Ja es redzu, tā ir patiesība. Patiesībā cilvēks jau pats sastāv no enerģijas, 98%, to zinātnieki, tas nav manis, 98% ir neredzamā daļa, ar kuru mēs lielākais vairums pat neizmanto. Ja? Un tajā neredzamajā daļā tur ir viss kaut kas iekšā. Un tad, kad cilvēks ar sevi nestrādā, tad viņam apkārt rodas vēl viņa neredzamajai daļai, apkārt rodas tāda kā tie, kas redz, ir tā kā migla, tā citi raksturo, kā ir tāda poraina gumija apkārt, un viņa, ko viņa dara šī enerģija? Cilvēki kaut ko veido, projektu, viņi zina, kā tas ir jādara, viņi zina un dara visu tā, kā tas pēc visuma likumiem, viņi ir gudri. Un tad liekas, nu pat jau viss būs kārtībā, pat jau būs līgums, pat jau viss notiksies, un pēkšņi viņus atmet atpakaļ. Jā. Un viņi nesaprot, kas tas ir, es taču visu zinu un kas notiek. Un viņi atkal sāk darīt. Un tad, kad viņus atkal atmet kādu 3., 4. reizi šādā pat veidā, tad visiem ir viena reakcija un pat vieni žesti. Es nesaprotu, kas notiek. Es kaut kam netieku pāri, un šis te žests ir visiem. Es esmu viņu jau atskatījusies. Un šis kaut kas ir tas enerģētiskais piesārņojums, kas mums ir apkārt, tā migla, tā gumija, ja vienalga, kā tu viņu redzi. No kurienes viņš rodās? Es viņu saucu par čupu, jo es esmu bērnībā dzīvojis laukos, es visus lauku darbus protu, un katram kārtīgam saimniekam aiz govju kūts ir tā čupa, nevis kur rukši dzīvo, bet kur govis. Un parasti viņus sablietē, un ja, teiksim, atbrauc rīdzinieks un prasa, lai iedod gurčiem palikt apakšā, tad nemaz nav tik viegli no tās čupas kaut ko dabūt, jo čupa ir sablietēta. Un tieši tāda čupa ir mums katram apkārt. Un šī čupa neļauj neko līdz galam, nepiepildīt, ne enerģijas darboties, neko. Viņa ir tā kā tāds mūris, kuru tiešām nevar neapiet, ne pārkāpt viņam pāri. Un šī čupa izdara visu. Un šī čupa, tad, kad cilvēks sāk doties mācīties, tas ir man pirmais, ar ko es baidu cilvēkus. Ja? Tu saproti, ka tev būs tā, tu sāksi strādāt, tev sāksies pirmās izmaiņas. Un tad pienāks brīdis, kad tu sapratīsi, nē, šis nav priekš manis. Nē, tas tiek dārgi, un man laiks arī nav. Un vispār es patreiz jāietur pauzi. Ja? Un jo gudrāks cilvēks, jo gudrāka ir viņa čupa. Un es teiksim,
Jā, tieši tā, jo es pie savas otrās skolotājas gāju pusgadu. Man beigās tā mana pirmā skolotāja, jo viņa bija akmeņu sieviete, viņa man atvēra akmeņu pasauli, kā viņa darbojās, un tad, kad es sāku uzdot ar vien vairāk jautājumus, jo man jau tā tēma interesēja, tad viņa teica, ka viņai ir viena sieviete, kas par šīm lietām, ja, kuras pierakstus es atradu šajā savā kladītē. Un tad es gāju pusgadu, tad man nav laika, tad es nokavēju, beigās viņa teica, viss. Vai nu tu iesi, vai nu es atceļu tikšanos. Tā ka šī čupa vienmēr būs tā, kas tevi vilks atpakaļ. Kas ir tā čupa? Jā? Čupa ir, atkal ir ļoti objektīvs tāds veidojums. Tad, kad mēs iegriežam pirkstiņā, piemēram, mēs taču tur noslaukam, mēs tur lapiņu uzliekam, vai tur bindi, vai tur plāksteri. Kaut ko mēs darām. Tātad mēs kaut ko rūpējamies par to pušumu. Bet tā, ka mums dvēsele asiņo, tā, ka mums ir sāpes, ka mēs nezinām, kur likties, ko mēs darām, ko mums gudrās tantes saka, mīļā, neuztraucies, laiks dziedē visas brūces. Un mēs, mums tas patīk, mēs tās emocijas aizliekam aiz muguras, liekam virsū visādus notikumus, lai tikai aizmirst. Tieši tā, bet viņš jau nekur nepaliek. Un šādas vaļējas brūces, viņas jau krājās tajā enerģētikā, bet mēs viņus vēl piepleķējam, tā kā to čupu aiz tās kūtas. Un tāpēc tā čupa ir jāņem nost, un tad enerģijas balansēšanā mēs ņemam nost to čupu, tur ir arī karmas ļoti liela zona, ir tā, ka cilvēks ir ļoti vienkāršs, un viņš var visu sakārtot, bet tas ir darbs ar sevi. Saki, kas būtu tāda īsā recepte, teiksim, nevis noņemt to čupu, bet, teiksim, cilvēkam uzturēt to enerģētisko lauku tīru. Cik viņš ir ikdienas, kā mēs rituāls, teiksim, mazgājam zobus, dzeram kafiju rītā, vai ir kaut kas tāds, ko tu ieteiktu? Es zinu, kā strādā karmas likums, jā, un tāpēc es nevaru teikt to, ko es labprāt gribētu, ka ja tu domāsi labas domas, ja tu veiksi daudz un dažādus skaistus rituālus, jā, ka tas mainīsies. Nemainīsies. Tad, kad man reizēm cilvēki uzdod jautājumu, ko tad es īsti daru, kas tas ir tāds? Un es saprotu, ka tas cilvēks, ja es sāku stāstīt gudri, viņš nesapratīs, ja, jo tās lietas ir gana, viņas skan ļoti, ļoti sarežģīti varbūt, lai gan tas ir tā kā elpot, tas ir ļoti vienkārši, tā kā tu to zini. Tad es viņiem izstāstu tā viņu valodā saprotamā. Ja, teiksim, tu gribi izvārīt sev garšīgu zupu, ja, ekoloģisku, tu viņu uzvāri. Un tu paņem bļodiņu, savu vismīļāko bļodiņu, un saproti, ka ārpus tu esi paslinkojis, un tā bļodiņa ir no iepriekšējās zupas, viņa nav izēsta, viņa ir sakaltusi, sapelējusi, tātad viņa ir netīra. Un tev šī brīdī tik ļoti negribās to tur ņemt un berst, jo viņa nav tā vienkārši, tur jāberš, tiešām ir. Un cilvēki aiz savu slinkumu izdomā, labi, nav man, es gribu no šitās bļodas, es ātri ieliešu, es izlikšos, ka viss ir kārtībā, ka viņa nemaz nav tik netīra, un ielēj to ekoloģisko garšīgo zupu un sāk ēst, jo, izēdīs ātri un viss būs kārtībā. Pirmās karotes jau ir labas, garšīgas, bet tad, kad jau tās zupa iepriekšējā jau viņa atmirkst, jā, tad viss tas, ko tu tik garšīgu gribi apēst, viņš jau vairs negaršo, viņš jau ir netīrs. Un tātad, ja tava enerģētika ir es zīmējam, kāda izskatās cilvēka enerģētika, kamēr viņš to nav darījis. Ja tava enerģētika ir netīra, ja tava enerģētika, visi tavi enerģētiskie lauki ir izsisti, mēs ar aurām nestrādājam, mēs ar matricām, kas viņus satur kopā, tās vispār ir izjauktas. Tātad, ja tev ir iepriekšējo situāciju puvekļi, tu nevari viņus likvidēt ar domām, es tagad veikšu rituālu. Paņem rokā, izbērs. Tas, ko es mācu, ir iztīrīt to tavu bļodu. Un tad strādās viss. Cita varianta vienkārši nav. Tā zupa, ja tu viņu gribi baudīt, izmazgā. Un tad tu vari liet iekšā visu kaut ko. Un ir burvīgas prakses, kuras tad darbojās tā, kā tas ir. Kamēr tev ir tā bļodiņa netīra, sasmakus, sāpes, nelaimes.
Un tā bļodiņā apkals ne tikai šajā dzīvē, bet var ienākt arī to, kas ir pagātnē, bagāžā. Un varbūt šīs dzīves uzdevums dvēselē ir tieši izmazgāt to bļodi, vispār ieraudzīt. Ieraudzīt un tad darīt. Jo, ja neierauga, tad var nemaz nesaprast, ka teikt, tev jāizmazgā bļodas. Taču ne, man ir tīra bļoda. Es neredzu to, kas tur ir iekšā. Arī tā var būt. Nu, tā ir. Un tāpēc jau cilvēki meklē atbildes. Jā. Viņi jau nezina, jo mūs jau nemācīja. Mums nemācīja neko, teiksim. Arī vecāki, tas nenozīmē, ka mums ir slikti vecāki. Viņiem ir sava pieredze. Viņi dzīvoja laikā, kad viss tika taisīts ciet, visas zināšanas. Jo mūsu senči, tie tālie senči, visi jau to zināja. Mūsu vecāki, diemžēl, tur bija gan kari, gan viss. Tāpēc mums nav elementāras lietas mācītas. Tas tāpatās, kā, teiksim, es strādājot, izveidoju kursu tikai sievietēm, jo vienmēr, individuāli nāca vīrieši, vairāk, jo vīriešu grupās īsti nemīl nākt. Un tad, protams, grupās ir lielākā daļa sievietes, un tad man vienmēr atņēma laiku no tēmas jautājumi par attiecībām, par sieviešu tēmām, jo tas ir pamats jebkurai normālai sievietei un arī vīriešiem. Tātad attiecību tēma. Un tad es domāju, izveidošu tādu 3 dienu tādu kursu, jo man kaut kā tie materiāli vienmēr ir bijuši. Un tā kā es sāku likt kopā, kas tikai viss nav, tad man radās šis kurs tikai sievietēm. Un tad tās sievietes arī, viņas izdara visu to, ko nevajag darīt. Burtiski viņas ir gudras, viņas ir zinošas, bet ar visu to viņas izdara precīzi visu, lai attiecības izjukt, lai viņas būtu problemātiskas. Un tāpēc mums šīs visas lietas ir jāzina un jāapgūst, un mūsu vecāki to nemācīja. Un tāpēc cilvēki nezina ļoti daudzas pamata lietas, jo no kurienes lai to zinātu, ja tas nav mācīts. Un tad, protams, dvēseli jau grib to saprast. Un tādi cilvēki vienmēr arī atrod to, kur tajā brīdī tas skolotājs, kurš tajā brīdī ir vajadzīgs. Jo, teiksim, es nestrādāju ar cilvēkiem, kuriem ir tas pirmais posms, kuriem būtu jāstāst, ka ir enerģijas un kas vispār tas ir. Ne tāpēc, ka es tagad baigi gudrājā. Mums ir audzinātājs, kas ir bērnu dārzā. Viņām vispār man šķiet pieminekļus būtu jāceļo ar tiem mazajiem. Tas ir, ja tu to dari tā, kā vajag, tas ir pats būtiskākais. Un ir arī augstskolas skolotāji. Un tāpēc pie manis nāk tie, kas jau reizēm neko nezina, bet viņiem ļoti ātri varās vaļā visu. Viņi saprot, jo es vienmēr pirmais, ko es saku tiem savās grupās, un kas pie manis sāk mācības, es jums neko jaunu nepastāstīšu. Neko, jo visu jūs zinat, tikai jūs esat aizmirsuši, ka jūs zinat, un jūs nezināt to, ko zinat. Kā strādā jaunās enerģijas un kā visas prakses tika nomainītas, tas bija tas, kas man caur mani izgāja. Tas ir tas, ko es piedzīvoju, un es pati to nesapratu, ka sākumā kas notiek, bet tas ir no manis, jā. Bet principā visa informācija ir arī jūsos. Tieši tā. Kādas vispār, ja tu tagad spēj tā ātri varbūt noformulēt, kas ir tādas tavas pārsteidzošākās atklāsmes caur visām šīm zināšanām un visiem satiktiem cilvēkiem, kas ir bijuši un meklējuši tevi? Patiesībā man ļoti patīk, kad pie manis atnāk cilvēki, kas ir zinoši un kuriem varbūt ir problēmas, kuras viņi grib risināt. Un tad man vislielākā atklāsme bija pirms 7 gadiem, kad, lai glābtu savu skolnieku ģimeni veselu, es saskāros, teiksim, ar šo, kā izrādās šīs tēmas, no kurām es it kā izvairījos, jo tās nebija manas, viņas ir pašas būtiskākās. Jā. Un patiesībā katrs cilvēks, jo viņš ir gudrāks, jo viņam ir sarežģītāka problēma, var man radīt šo atklāsmi, ka man ir par to atkal jāstrādā. Teiksim, piemēram, mēs visi ļoti lieliski zinām, ka ir tāda čakru sistēma, jā, ir kundalīni čakras, to, ko jau joga māca. Un tikai strādājot ar šīm
es viņus saucu tā kā jogi to dara, bet es viņu cenšos izvairīties, jo, izrādās citiem cilvēkiem ir bail, bet, manējie visi zina, tās ir tās dēmoniskās enerģijas, jā, jo visuma hierarhijā to mēs visi mācamies, viņas ir esošas, tas nenozīmē, ka tie cilvēki ar ragiem, nagiem un nezinu, kas tie parasti cilvēki, slikti cilvēki, jā, kas šī dzīvē grib iziet šo dēmonisko karmu, tātad izbaudīt, kā tas ir darīt visu sliktu. Arī tā, mēs visi esam tam gājuši cauri, varbūt iesim cauri, ja, tā arī ir mācība. Lūk, un tad, teiksim, par čakrām, jā, arī, es nevarēju saprast, kāpēc strādājot enerģijas balansēšanā, it kā tās čakras mainās, bet man uzdod cilvēki jautājumu, kā tas ir, es strādāju, bet man ir, teiksim, tāda sajūta, ka es esmu slima, es pilnīgi mirstu nost, un es saucu ātro palīdzību, 3. reizē man vispār neatbrauc pie manis, jo viss ir kārtībā, bet es mirstu nost, jā. Un visu laiku tādu signālu, un es pati jūtu, ka kaut kas tur nav līdz galam, it kā mēs strādājam, bet nav tas rezultāts, kādam jābūt. Un tikai tad, kad sāku ar šīm dēmoniskajām, vienkārši tad bija tāda situācija, ka līdz tām bija jāaiziet. Un izrādās, ka tu nedrīkst nemaz ar čakrām strādāt, kamēr tu neesi izdziedinājis un aktivizējis bindu, kas ir katras čakras centrs. Jo joga arī, tā informācija, kas ko viņi dod, es neticu, ka viņi nestrādā paši, jo tur viņiem ir tikai it kā 7. čakra, kurai ir bindu. Bindu ir visam. Un mums ir vesela šo te čakru sistēma, un ar viņām visām jāstrādā. Hāralīnija, kundalīnija, dēmoniskās pa kājām, kas ir naudas punktu, akupunktūra. Tur visur ir centri, un viņiem visi ir jāsāk strādāt no tā bindu. Vispirms tas jāsavad kārtībā, jo ja tas ir slims un ja tas ir traumēts, tad veicot kundalīni jogu, mēs iegriežam slimību, kas ir saistīta ar attiecīgajiem orgāniem, jo katra čakra ir saistīta, un tur ir tā atslēga, kāpēc ārsti nevar piefiksēt, bet man ir slikti, jo tas ir čakras darbība, tas ir impulss, kas rada šo te sajūtu, un tas impulss nāk no tā bindu, un tāpēc, teiksim, šī bindu sistēma, kas ir, ko mēs strādājam, teiksim, atklāsme bija par egregoriem. Tas vispār, man pat šoks bija no tā, kas ir egregori. Mēs visi zinām, ir ģimenes egregors, uzņēmumi, es arī to zināju, es arī par to tā arī ieminējos. Un tikai tagad strādājot ar šo te pasaules otro pusi, izrādās, ka egregori, viņi ir tik ļoti svarīgi, jo tu vari strādāt ar karmu, tu vari strādāt un sevi tīrīt, ja tu neesi atbrīvojies no piesaistes, jo mūsu domas nepazūd. Viņas izveido egregors, un tad, kad viņš jau ir izveidots, viņš jau sāk darboties, viņam ir neliela pat apziņas līmenis. Un tu tā tad strādā ar sevi, tu it kā visu sakārto, bet ja tu neesi atbrīvojies, paiet laiks un tev atkal tā doma ieskrien prātā, jo caur domu čakru tas egregors tev atkal to informāciju iedot vienu pilīti, un tad skaties tev atkal jau ar vienu vairāk, vai varbūt es neprotu, varbūt neizdodās. Tātad, kas jau tas egregors ir? Un tas vispār ir ļoti, tas ir, tur es lieku rakstīt egregors cilvēkiem, tur ir gan pozitīvie arī, uzņēmumu egregori, mēs visu varam aktivizēt. Visur, kur mēs runājam par slikto, it kā, jā, visam ir līdzsvars. Jā. Mums ir jāsaprot, ar slikto ir jāstrādā, lai no tā tiktu vaļā. Ar labo mēs varam apzināti veidot. Un tāpēc jau ir tās zināšanas vajadzīgas. Un mums ir jāiemācās mīlēt pasauli, dzīvot pasaulē, kur ir šī diena un naktis, ļabais un ļaunais. Jo tas ir fantastiski, bez tā ļaunā mēs nevarētu mācīties. Un tāpēc ir jāiemācās sadzīvot, jāiemācās ieraudzīt tos cilvēciņus. Viņi ir ļoti talantīgi, viņiem ir savas pazīmes. Es kādreiz viņus neatpazinu, tagad es viņus atpazīstu jau ļoti lieliski. Viņi tur arī, tas ir ļoti interesanti. Un tev ir jāiemācās ar viņiem sadzīvot. Tas nenozīmē, ka tagad tāds pats cilvēciņš var būt mans bērns vai mans vīrs, jo tie ir cilvēki, kuriem ir šī te karma. Tāpēc mums ir jāiemācās saprast visu, dzīvot, priecāties, ka viņi tādi ir un iemācīties sadzīvot. Tas ir darbs, ko es mācu cilvēkiem, lai viņi kļūst laimīgi, priecīgi, brīvi. Mīnuszīme kā puse no pluszīmes. Viņi ir līdzsvarā. Jau pirms gadiem 20 zinātnieki, tie, kas pētīja,
secināja, ka labais no šī ļaunā atšķirās tikai par 2%. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai tā spirāli attīstības, ietu tā lēni, jo citādi būtu un augšā viss. Jā, bet mēs jau arī mācāmies. Mēs uzreiz nevaram 12. klasi. Tieši tā. Mums jāiet soli pa solim un pārlikt varbūt tikai tad 1 gadu, tad, ja ļoti advancēti, bet tā soli pa solim. Saki, tavas domas, kāpēc cilvēkiem vairumam saka, tas ir zinātnē balstīts, uzticies zinātnē, respektīvi, cilvēkam vieglāk noticēt faktiem, kas pierādīti zinātnē, nekā tām mācībām, kā Vēdas, teiksim, 6000, vairāk kā 6000 gadus senas, tāpat sufisms ir labi jaunāks, bet ir, respektīvi tās pārlaicīgās vai ar garīgumu, tā kā misticismu saistīts, apvīts. Tam tā kā, tas tā kā tiek palikt, tam tā nevar ticēt, bet tai zinātnē tam gan var ticēt. Kāpēc? Kāpēc tā vairums domā? Tāpēc, ka tā tas ir pieņemts, jo cilvēkiem ir vieglāk pieņemt, teiksim, to, ka elektrība, mēs taču viņu neredzam, bet mēs zinām, ka elektrība var visu iedarbināt un viss notiek. Tātad šī gadījumā pat nevajag zinātni, es redzu izmaiņas. Tātad kaut kas neredzams, es nospiežu kaut kādu slēdzi un sāk kaut kas darboties. Kā mēs varam atbildēt, teiksim, motivēt un saprast, kad šīs te garīgās zināšanas ir līdzvērtīgas zinātnes pierādījumiem. Kad zinātniskais pierādījums tiek atzīts par esošu? Tad, kad es redzu rezultātu. Vai ne? To var atkārtot. Jā, tātad tas ir zinātniski. Tātad garīgās mācībās ir tieši tas pats. Ja tas atkārtojās, un ja es redzu, kas notiek ar cilvēkiem, ja es redzu, kā es, teiksim, tad, kad mēs, teiksim, par to pašu Kārmu runājot, kad mēs sākam strādāt jau ar negatīvajām situācijām, esam tik tālu, es vienmēr lieku tādas vieglākas situācijas, lai, jo tur, kur jau smagi, tur jau emocijas, un cilvēki vēl to nespēja. Un tad ir tā reizēm cilvēks atnāk un saka, es nesaprotu. Un tas jau ir tik daudz reizes, ka man jau tā ir tāda ikdiena, bet atnāk un man ir kolēģis, ar kuru es vispār pat saskarieties nevarēju, man ieraugot jau gribējās viņu tur nezinu, ko viņam izdarīt, un mēs kasamies un plēšamies, un viņš atstrādā vienu situāciju ar šo, un tu aizēji uz darbu, un viņš saka, es nesaprotu, kas notiek. Un man šādi pierādījumi, kā tas notiek un cik ļoti mainās apkārtne, cilvēki. Tas mana paša dzīve, manas pašas dzīve. Es sevi, kā es strādāju, arī tas man grāmatā ir uzrakstīts, bija interesanti. Kā man nāca izmest no mājas tiesu izpildītāju, un kā es tikai strādājot ar enerģijām, man viņa aizbrauc un neviens nesaprata, kas notiek. Jo tad, kad mēs redzam, kā mainās realitāte, tas ir tas pats, kas zinātnē. Un ja man tas ir jau, es strādāju 30 gadus, labi, tas līdz manām mācībām tas vēl bija tā hobija līmenī, bet tagad jau es taču redzu, un es redzu, kā cilvēks palika dzīvs. Visa ģimene palika dzīva, kur nebija iespējas, un to mēs tikai strādājām ar enerģijām. Tātad fakti rāda, izmaiņas rāda to. Runājot par zinātni, tātad tas tieši tas pats, kas zinātnē. Mēs redzam rezultātu, un ne jau vienu reizi mēs atkārtojās tie rezultāti, katrā savā jomā. Bet zinātne jau sen ir tādā līmenī, kā, teiksim, pasaulē ir epiģenētika. Tas ir tas pats, kas ir enerģijas balansēšana, tikai mēs to darām, mēs arī ar augstākajiem, mēs dziļākajiem, mēs to strādājam paši, un tur mums nāk klāt papildus zināšanas un informāciju, mēs to citādi to darām. Bet epiģenētikā jau caur homeopātiju dara tieši tās pašas lietas, un blaknes ir tieši tādas pašas. Karmas mācība pirms pandēmijas arī bija jau soli, gribēja viņu jau oficiāli atzīt kā
kā karmisko psiholoģiju. No tā pandēmija drusciņi izjauca, tagad es neesmu skatījusies, kas tur notiek. Jā? Jo zinātne jau šīs lietas viss ir pierādījusi. Par to pašu karmu, kā cilvēki ceļo. Taču jau 60. gados es atceros melnbaltais televizors, bet rādīja, kā cilvēki, kur tur filmēja, kad miruši ir un ko viņi tur kāds notiek. Tas jau zinātne sen jau uz to visu strādā. Jā, bet cilvēkiem tāds ir tas mīts, ka liekas, ka tas ir kaut kas mistisks. Bet tajā mirklī, kad mēs sākam runāt un strādāt, un viņš saprot, tad arī viņi tam notic. Protams, ir daudzi, kas netic tam, tad viņi... Tā ir viņa izvēle. Tieši tā. Te varbūt atkal nospēlēt tas atslēgas vārds, ko Vineta minēja, vairums, un tad atkal par to neticību varbūt savai pieredzē vai neticību sev. Jā, es tā kā esmu redzējusi, kā tas ir, bet tas nav viss pasaulē atzīts, kā, piemēram, zinātnisks pētījums ar zīmogiem vai, piemēram, tā kā uzreiz nospēlēt tas, ka varbūt tas ir vairums, ja kaut kādā pasaules milzīgā kontekstā to neatzīst, tad vai tiešām, ka man tas būtu bišķīt jāapšauba, man šķiet. Un tad caur to savu pieredzi, tikai tad, kad cilvēks attīstās, varbūt tad mēs varam pieņemt to, ka priekš manis tā ir patiesība un vienalga, ko kāds cits par to domā. Tā es varbūt uz to raugos bieži vien par šīm tēmām. Jā, bet, teiksim, tas jau tāda karmas mācība nav jau manas izdomāta, jā. Un, teiksim, ļoti bieži ir gadījies tā, ka, tad, kad biznesa cilvēki, kas pie manis mācās, viņi ir aizbraukuši uz kaut kādām mācībām, kaut kur uz ārzemēm, un viņi atbrauc, un viņi saka, pazidomājas, es klausos par biznesu, runā tikai par biznesu, ne par ko, bet es dzirdu to, ko mēs šeit mācamies. Tāpēc, kā pasaulē jau ir cilvēki, kas to zina un to izmanto un strādā, un tad tādu ļoti ātri atpazīst. Un man nevienreiz man arī viena sieviete teica, ar kolēģiem aizbrauc uz semināru, un viņa noklausās, un ir starpbrīdis, un viņa saka, ārprāt, viņa ir starā, pilnīgi sajūsmā, pārējie saka, ko, neinteresanta lekcija, bet viņa dzird to, ko viņa ir mācījusies, un viņa dzird starp tiem tekstiem, kas tas ir, un tā ir tā pārliecība, jo, zinātne jau ļoti iet uz priekšu, un zinātne patreiz ļoti palīdz visām tām šīm mācībām. Bet ir viena cita tāda nelaime, ka ir patreiz ļoti izplatītas tā sauktās sociuma mācības, kur cilvēki, viņi klausās, viņiem kaut kas patīk, viņiem pašiem arī visādas idejas, un tad rodas šie te cilvēki, kas sāk strādāt ar citiem, un tā, kad tu viņiem pajautā, kāpēc to dara, viņi jau to pat nezina, viņi vienkārši zina, ka tā var kaut ko izdarīt, bet ir šie te cilvēki, un tad ir tā vilšanās, jo, ja tu tikai stāsti teoriju neko nedod. Es, teiksim, seminārus nevadu, vienmēr man ir lekcija, kurā ir gan prakse, gan teorija, jo teorija bez prakses nestrādā, prakse bez teorijas atkal nestrādā, viņam jābūt abiem kopā. Un tāpēc, tad, kad bija tas raidījums Karmas latvieši, patiesībā viņu vajadzētu paturpināt tikai nedaudz uz citu noti, jo ir ļoti daudz cilvēki, kas ir šarlatāni, tiešām, kas rada šīs te ļoti nepatīkamās situācijas, ka cilvēki ir vīlušies un viņi visu uztver tagad vienādi, jā, jo ir ļoti daudz meistari, kas tiešām zina, ko dara, un tādu ir daudz. Jo patreiz jau cilvēki vairs to tā neslēpj, kā kādreiz to nedrīkstēja teikt. Tā ka jā, šī neticība viņa jau vairs nav tik izteikta, jo, teiksim, tā, ja es atceros, 30 gadus es strādāju, kā bija tad un kā ir tagad, tas ir, tu pat iedomāties, nevars pat salīdzināt, jo cilvēki kļūst gudrāki. Jā, man šķiet, ka nu jau ar katru gadu var just, ka tas iet roku rokā, ka mēs tā kā visu šīs it kā netvaramās zināšanas varam arvien vairāk sazumēt un ieraudzīt dzīvē un sasaistīt ar tādiem ikdienas kaut kādiem darbiem, un man liekas, tad arī cilvēku vairāk sāk saprast, kā tas strādā. Jā, ne jau bez iemesla. 60. gados Krievijā bija ļoti, attīstījās
tā sauktā akmeoloģijas zinātne. Jā, lai gan pirmsākumi, ja es nemaldos, arī bija Amerikā, bet Krievijā 60. gados par to strādāju, un patiesībā tas, ko es mācu, ir akmeoloģijas, tas viens no novirzieniem, jo ļoti bieži cilvēki, kas ir dzīvē sasnieguši daudz, un viņi visu mūžu ir darījuši, lai augtu, lai attīstītos, viņiem nav šis gandarījums sajūta. Jā? Un, ja viņiem ir tikai šī viena puse, akme ir tā otra puse, tātad akmeoloģijas viens no šiem veidiem ir tas, ko es mācu. Cilvēkam ir jātīst savas garīgās spējas, lai viņš būtu tiešām laimīgs, jo tev nepietiek, ka tev tikai profesionālā tā joma ir sakārtot. Tev vajag, lai arī tava garīgā joma ir sakārtot, un tad tu vari baudīt šo savu dzīvi un pilnvērtīgi priecāties par to. Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, ļoti interesanti varētu vēl runāt. Jā, te ļoti daudz tēmas var attīstīt. Jā, vēl tā kā saruna galvā vēl notiek vēl un noteikti turpināsies vēl. Saki, Inta, kāds būtu tavs ieteikums vai aicinājums tādam mūsdienu Rietumu Eiropas kultūrā augušam cilvēkam? Tas, ko es atkārtoju saviem skolniekiem, domājiet, ko domājiet. Tas arī ir galvenais. Jo, ja mani vecāki un tā paudze uzskatīja tā, ka domāt, tu vari vienalga, ko tikai nepasaki. Viņiem bija iemesls, ja tu pateici, tevi aizsūtīja uz Sibīriju. Ja? Bet patiesībā viss tas, ko mēs domājam, nekur nepazūd, jūsu domas veido šos egregorus, un šie egregori, ticiet man, ir ļoti, ļoti jāzina un jāsaprot, un tāpēc, ja cilvēks nezina to, un kā mēs ikdienā darām, mēs domājam par problēmām, par to negācijām, kas mums neiet, naudas nav. Jā, tur ir doma, ka vajadzētu kaut ko darīt, bet tā pati doma nav naudas, nav veiksmes, attiecības brūk. Jā. Tātad ir jāatcerās, ka tas, kā mēs pievēršam uzmanību, tas stiprinās. Un ja tu domā par problēmām, tu domā par dot problēmai spēku, un tāpēc domā, ko domā. Ja tā problēma ir, ar viņu ir jāstrādā, viņa ir jārisina gan fiziskajā, gan enerģētiskajā līmenī. Jā, bet nedomā par viņu vienkārši tā, jo tādā veidā tu dod spēku tam egregoram, un tas egregors no tevis neatstāsies, jo tā ir tava doma, kas materializējās praktiski. Jā. Un tāpēc ir tā, domā, ko domā. To es arī ieteiktu visiem. Paldies! Paldies, Inta, tev vēlreiz, ka atradi laiku, un paldies par šo sarunu, un es domāju, ka ne tikai mēs, bet arī visi, kas klausās, noteikti pabeidzoties sarunai, vēl padzīvos pārdomās un pievērsīsies arī savai dzīvei caur šiem jautājumiem. Paldies tev! Paldies! Paldies!